Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Šodien esam saņēmuši no jums, skatītāji, ļoti daudz jautājumus par sieviešu un jaunu meiteņu veselību. Tādēļ šīs dienas raidījumā mēģināsim rast atbildes uz tiem. Mūsu šīs dienas studijas eksperte, doktere Dace Melka, certificēta ginekoloģe, dzemdību speciāliste ar lielu pieredzi operatīvajā ginekoloģijā, veic laparoskopijas, endoskopiskās un histeroskopiskās operācijas, kā arī maksts plastiskās operācijas, ir Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle un Eiropas ginekoloģiskās endoskopijas asociācijas biedre. Šodien mēs veltīsim visu raidījumu runājot par jaunu meiteņu, par sieviešu būtiskajiem jautājumiem. Un viens no biežāk saņemtajiem jautājumiem skan tā: vai tiešām manai meitai būtu rekomendējums veikt dzemdes kakla vēža vakcīnu? Vai tāda ir svarīga? Un kā jūs, kā ginekoloģi, ar ilgadīgu pieredzi uz to raugaties? Es uz šo dzemdes kakla vēža vakcīnu raugos ārkārtīgi pozitīvi, uzskatot, ka pēdējos 10-15 gados nekas labāks šai ziņā dzemdes kakla vēža profilaksei nav izgudrots. Ja mēs runājam par dzemdes kakla vēža vakcīnu, tad tām māmiņām, kas izlemj tomēr neļaut savām meitām vakcinēties 12 gadu vecumā, ir jāzina, ka katru gadu Latvijā ar dzemdes kakla vēzi, pat ne priekšvēzi, bet vēzi saslimst 240 sievietes, un 10–15% no šī skaitļa, tas ir apmēram 20–30 sievietes, ir fertīlajā vecumā, respektīvi jaunas sievietes. Lai izārstētu dzemdes kakla vēzi gados jaunai un arī netik jaunai sievietei, ir nepieciešams vismaz izņemt dzemdi un dzemdes kaklu, ja ne radikālāka operācija, ja ne stari pēc tam, jeb limfmas izņemšana arī. Un iespējas pasargāt savu bērnu, jeb arī mazbērnu, no dzemdes kakla vēža ir tik ārkārtīgi lielas, ka es domāju, ka alternatīvas nav vienkārši nemaz šajā situācijā. Kopš 2010. gada imunizācijas valsts programmas ietvaros Latvijā norit 12 gadus vecu meiteņu vakcinācija pret HPV vīrusu. Šīs vakcinācijas mērķis ir pasargāt jaunās meitenes, topošās sievietes un māmiņas no dzemdes kakla vēža. Vakcinācijas kursu veido 3 devas, kas tiek ievadītas augšdelnu muskulī. Meitenes saņem pirmo poti, pēc mēneša nākamo un nevēlākā 6 mēnešus pēc pirmās 3. Taču joprojām daudz māmiņu prātus māca virkne jautājumu par šo vakcīnu, kā piemēram, kādēļ to vakcinēt tik agrā vecumā. Ļoti bieži rodas vecākiem jautājums un absolūti saprotams, ka pēc 12 gados ir jādomā par šādu problēmu. Bet tas ir ļoti pamatoti, jo ir pierādīts, ka dzemdes kakla vēzi izraisa tā saucamais cilvēka papilomas jeb HPV vīrusu, ar kuru var inficēties jebkurš cilvēks, kurš dzīvo dzimuma dzīvi, bet tā iespēja lielāka tieši tad, kad ir jauni draugi, jauni partneri. Un ir zināms pierādīts, ka 12 gadi varētu būt tieši tas laiks, kad meitenītes vēl šo dzimumu dzīvi nav sākušas dzīvot. Un tā ir ļoti laba iespēja pasargāt savu bērnu no tādas problēmas kā dzemdes kakla, priekšvēža slimības un arī vēža saslimšanas. Ļoti daudz jautājumus esam saņēmuši par to, vai vakcīna pati satur vēža šūnas. Vakcīna satur nelielas vīrusam līdzīgās daļiņas, uz kā pamata organisms veido antivīles, jeb vielas, kas darbojās pret vīrusu sievietes un meitenes organismā. Vīrusa daļiņas nav vīrus, un tās nav ne vēža, ne priekšvēža šūnas. Tas ir tikai un vienīgi, lai sagatavotu sievietes un meitenes organismu situācijai, ja viņai nāksies tikties ar šo vīrusu. Jo patiesību sakot, arī bez vakcinācijas sievietes organisms darbojās pret dažādiem vīrusiem.
Tikai šī vakcīna šo atbildi pastiprinās un būs daudz efektīvāka. Un pilnībā novērsīs iespēju šiem vīrusiem, pret ko vakcīna darbojās, atstāt jebkādu nelabvēlīgu iespaidu uz meitenes veselību. Ir jāatzīmē fakts, ka vakcīna nerada blakus efektus. Tā ir pasaulē klīniski vairāk pētītā un pārbaudītā vakcīna. Protams, katras mammas pašas ziņā ir izlemt, vakcinēt vai nevakcinēt savu meitu. Tas skumjākais ir tas, ka šī saslimšana ir pilnīgi un absolūti novēršama. Tāpat laikā ir pietiekoši daudz šādas sievietes. Pat ikdienā strādāju, es aprūpēju aptuveni 30 sievietes ar dzemdes kakla priekšvēža saslimšanām. Un lielākā daļa no tām ir gados jaunas sievietes. Tas ir 20, 25, 30 gadi, kurām ir šīs priekšvēža izmaiņas un kurām varētu būt daļai no viņām potenciāli 10, 20 gadu laikā attīstīties arī nopietnākas problēmas. Tātad tā ir arī jaunu cilvēku problēma. To visu var novērst un pie tā vispār nenonākt. Ja kombinē, vakcināciju kopā ar regulārām apskatēm pie ginekologa, tā iespēja nonākt līdz priekšvēža un vēža izmaiņām ir tuvojas gandrīz nulē. Vēl ļoti daudz jautājumu saņēmām par to, ka īpaši jaunajām meitenēm, sagaidot savus ikmēneša menstruācijas, saskarās ar ļoti lielām sāpēm. Vai šo problēmu vajag ignorēt? Vienkārši iedzerot pretsāpju līdzekli un paciešot tās dienas, vai tomēr tas ir tāds priekšvēstnesis kādai nopietnai problēmai? Principā jau neliels diskomforts vēdera lejas daļā var būt, bet tas nekādā gadījumā nedrīkst būt traucējušs. Kaut gan sāpēm vēdera lejas daļā premenstruāli ir savs ļoti labs hormonāls un arī farmakoloģisks izskaidrojums. Un atkal ir divi mīti, ka premenstruālās sāpes pāries tad, kad būs sākts seks, tas ir mīts, un pēc pirmajām dzemdībām šīs sāpes pāries, tas arī ir nākošais mīts. Tā kā principā izlemt, cik lielā mērā sāpes vēdera lejas daļā premenstruāli ir norma, ja problēma, to vajadzētu kopā ar ginekologu, jo tas var būt priekšvēstnesis kā endometriozei, tā arī dažādām patoloģijām dzemdes dobumā, miomas mezgliem un cistām. Tas gan ir retāk, un es negribu baidīt, bet principā tas, cik lielā mērā tā ir norma vai patoloģija, izlemjams kopā ar ginekologu. Un ginekologs ir noteikti jāapmeklē un noteikti nav jācieš. It sevišķi tad, ja mēnešreiz sākotnēji ir bijuši mazsāpīgs, jeb nesāpīgs un paliek arvien sāpīgāks. Tātad šo jautājumu ignorēt nav ieteicams. Nekādā gadījumā. Tieši šādu stāstu mēs arī saņēmām no mūsu skatītājas, un mēs viņai mēģināsim palīdzēt atrisināt šo problēmu. Tādēļ par to mūsu nākamais stāsts. Sveicināti, Kitī! Es esmu doktore Melka. Un es saprotu, ka droši vien ir kaut kāda problēma. Es ļoti uzmanīgi jūs klausos. Labdien! Es esmu šeit ieradusies, jo jau kā veselu gadu man nomoka jau problēmas. Tieši tā kā vēdera lejas daļā vai arī vēderā. Šīs sāpes ir kaut kādā veidā saistītas ar jūsu mēnešu reizēm? Jā, jau pirms gada bija ļoti stipras sāpes mēnešreiz laikā. Pilnīgi tā, ka bija jāved arī uz ātrajiem, ka nevarēja savādāk tikt galā. Kitī, man jāsaka, jūs esat ļoti labi izmeklēti. Un es gribētu vēl papildus jūs paskatīt. Un pēc izmeklējumiem, kur jums tiks veikti, es labāk gribētu redzēt jūs vēlreiz, un tad mēs varētu izšķirties par tālāko ārstēšanu. Doktore Melka veica rūpīgu Kintijas apskati. Pēc uzklausītajām rekomendācijām Kintija papildus veic ne tikai analīžu nodošanu, sirds kardiogrammas izmeklējumus un rentgenu, bet arī apmeklēja vertebrologu, jo ilgstoši sūdzas par muguras sāpēm. Pirms gada jau sāp mugura. Kurā daļā? Tā kā vairāk augšdaļā zem lāpstiņām un tā kā uz augšu. Tā krūšdaļa, uz leju no pleciem, bet virs jostsvietas. Sāpes rodās, pastiprinās pie fiziskas slodzes. Tu kaut ko dari, nes vai kaut ko. Es nevaru ilgi nostāvēt, piemēram, mazgājot trauks, es nevaru ilgi nostāvēt. Un jostas krustu daļā? Tur nē. Tur nav sāpes.
vari locīties brīvi, tur, teiksim, apaus, vēl kaut ko, var sakot, visas kustības veikt. Tikai tā pagriežoties, tad ir tā grūti. Tikai tā. Lai izprastu sāpju iemeslu, ārsts apskatīja ne tikai analīžu izmeklējumus un rentgenu, bet veic arī vizuālo apskati, pēc kuras uzstādīja diagnozi. Tev ir segmentāri bloki no 4. krūšskriemļa līdz 7. 8. krūšskriemļam. Ja normā skriemlīdz locītos ir 2 plaknes, kas slīd vienu gar otru un ļauj mums kustēties. Viņas tavā gadījumā ir it kā iestrēgušas. Un tā tev ir no 4. līdz kādam 7. 8. skriemlītam uz leju šeit. Un tas rada sāpes. Un tāpēc tev brīžam ir vieglāk. Brīžam ir sāpes pārsnēs, jo tiek piespiestas nervu saknītes. Ko tur var darīt? Var ar manuālās terapijas palīdzību mēģināt viņus nolikt vietā, noreponēt tā, kā šeit ir. Bet pašai tas jānostiprina ar regulāru ārstniecisko vingrošanu. 1-2 reizes dienā jāvingro. Var iet baseins, masāžu kurs var būt, bet vingrošana ir obligāta. Un pēc mēnešiem 3-4, es domāju, ka tu aizmirsīs, ka viss tāds ir. Kādi jautājumi? Apmēram izskaidra problēma. Apņēmība vingrot? Būs vai ir? Ir jau redzams. Jo kitī tas ir 90% tavās rokās. Apņēmības pilna, ievērot ārsta norādes, Kintī devās uz gala sarunu ar doktori Melku. Izvērtējot visus veiktos izmeklējumus un slēdzienus, man jāsaka, ka es labprāt veiktu jums laparoskopisko operāciju 2 momentu dēļ. Šīs premenstruālās sāpes, kuras nepāriet pēdējā gada laikā un agrāk jums nav bijušas, man dara raizes. Un arī apskats laikā konstatētais sāpīgums apendektomijas rētas vietā. Es pieņemu, ka varētu būt doma par vēderplēvas endometriozi, jeb kādu auguma procesu, kuru mēs varētu laparoskopiski ieraudzīt un arī nolikvidēt. Pēc veiktajiem izmeklējumiem un ārsta konsultācijām jautājām Kintijai, vai viņi ir radusi atbildes uz sev aktuālajiem veselības jautājumiem. Es domāju, ka es esmu saņēmusi atbildes uz saviem jautājumiem. Es domāju, ka šīs procedūras un šī operācija, es domāju, ka man viņa palīdzēs. Kā tev patika ārsti, kas ar tevi strādāja un ar tevi sadarbojās? Viņi bija ļoti laipni un saprotoši. Man ļoti patika. Paldies, Kintī! Mēs gribam pateikt arī mēs un mūsu sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6 dāvājot tev tuvāko mēnešu abonementu. Paldies tev! Paldies jums! Tāpat esam saņēmuši vairākus jautājumus par to, ka ļoti daudz jaunās sievietes saskarās ar grūtību iznēsāt mazuli, iznēsāt normālu grūtniecības ciklu. Kādēļ ir tik daudz šo gadījumu un dzirdam arvien vairāk? Šī problēma ir risināma, un mums ir jāapzinās, ka iemesli bieži vien ir meklējami mūsu ekoloģijā, mūsu vidē, vīrusos, ģenētiskās problēmās, kuras rodas iepriekš minēto faktoru dēļ, un protokoli, jeb klīniskās rekomendācijas, pēc kurām mēs izmeklējam pacientus, kurām ir, ja varētu teikt, pārus, kurām ir šīs problēmas, ir ļoti labi atstrādātas. Un ginekologi viņas zina un arī ievēro. Var izmeklēt, var precizēt iemeslus un var arī ļoti labi palīdzēt. Ļoti mazs procents ir tāds, kurām ir neiespējami vai ļoti grūti palīdzēt. Tas varētu būt saistīts ar dzemdes attīstības anomālijām un dažādām citām tādām problēmām. Mūsu veselības ministre Circenes kundze ir ārkārtīgi daudz izdarījusi tieši reproduktīvās veselības, neauglības ārstēšanas gadījumos, stipri vairāk nekā vispārējie veselības ministri kopā. Un neaizmirstam to, cik ļoti mums ir jāņem vērā valsts apmaksātā programma neauglības ārstēšanā, ārpustermiņa apaugļošanā. Un ļoti saulaicīgi jāsāk izmantot šīs iespējas, lai varētu cerēt uz labu rezultātu.
Lai atbildētu uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem, kādi būtu veicamie izmeklējumi, ja ilgstoši neizdodas ieņemt bērniņu, devāmies uz sarunu pie speciālistiem. Pirmām kārtām sieviete dodas pie savu ginekologa. Ginekologs veic savu darbu, tātad sievietes apskate, analīzes, hormonālās analīzes, seksuālo transmisīvo saslimšanu analīzes, un tālāk parasti ginekologs sūta uz sonogrāfiju. Sonogrāfijā mēs varam noteikt, vai sievietei ir ovulācija, kurā cikla dienā, un sonogrāfijā mēs varam redzēt arī dažādas attīstības anomālijas vai arī saslimšanas. Un tad sonogrāfijas kontrolē mēs ievadam dzemdes dobumā tievu instrumentiņu vienreiz lietojamu, un pārbaudām, vai olvadi ir vai nav caurlaidīgi. Ja olvadi ir caurlaidīgi, mēs redzam šķidrumu izplūšanu ārpus dzemdes caur olvadiem. Ja olvadi nav caurlaidīgi, tad šķidrums izplūst caur maksti atpakaļ. Mēs varam vienlaicīgi redzēt vairākus mūs interesējošus rajonus. Tās ir dzemdes dobums, tie ir olvadi, plus vēl, protams, mēs arī izmeklējam olnītes, vai nav kāda veidojuma vai cistas, kas varētu traucēt iestāties grūtniecībai. Bet šī nav vienīgā metode, kā mēs varam olvadu caurlaidību pārbaudīt. Ir iespējams arī rengenoloģiski pārbaudīt olvadu caurlaidību. Rengena izmeklējuma laikā ir iespējams precīzi noteikt, kurš olvads ir caurlaidīgs, kāds izskatās olvads, un šo izmeklējumu fiksē rengena bildēs. Rengenoloģiski mēs izmeklējam sievietes, kuras nav iespējams izmeklēt sonogrāfijas kontrolē, jo ir tādas situācijas, kad nav iespējams veikt šo sonogrāfisko izmeklējumu. Lielos vilcienos skatoties uz tām problēmām, ko mēs ginekoloģijā risinām gadījumos, kad sievietes ilgākā laika periodā nepaliek stāvoklī, un ja mēs domājam par ķirurģiskām ārstēšanas metodēm, tad mēs varam sadalīt pacientus divās grupās. Viena ir tā daļa sievietes, kurām ir kaut kādas dzemdes dobuma patoloģijas, vai nu tas ir saistīts ar dzemdes dobuma polipiem vai dzemdes miomas mezgliem, kas aug tieši dzemdes dobuma virzienā. Tad šīs lietas mēs varam risināt ar histeroresektoskopijas palīdzību, kas ir ķirurģiska ārstēšanas metode, kad mēs vienlaikus varam gan apskatīt dzemdes dobumu, reāli novērtēt vizuāli patoloģiju, gan arī vienlaikus veikt ārstēšanu. Vai nu izņemt šo te polipu vai dzemdes miomas mezglu, vai arī atdalīt saaugumus. Otra ķirurģisko manipulāciju grupa ir tās procedūras, kas ir saistītas ar pamatā ar olvadu un olnīcu problēmām, ar saugumiem mazajā iegurnī, un tad mums ir nepieciešama laparoskopiska ķirurģija, kā arī, ja ir, piemēram, tāda saslimšana kā endometrioze, kas ļoti bieži ir saistīta ar neauglību vai grūtniecības iestāšanās problēmām, tad var ārstēt arī tos mikroperēkļus, pirmkārt jau atrast šos te perēkļus un arī ārstēt, kas ir uz vēderplēves vai zarnu cilpām vai kur citur vēderdobumā. Vēlos jums pajautāt tad ieteikumu, kā jebkurai sievietei vajadzētu par savu veselību parūpēties reproduktīvajā vecumā. Reproduktīvais vecums ir tikai viens no sievietes vecumiem, un nebūtu ne pats sliktākais. Un tas, kas ir par visiem varbūt, jā. Sievietei vajadzētu vismaz reizi gadā apmeklēt ginekologu. Obligāti izmantot šīs skrīninga vēstules ginekologu apmeklēšanai. Jums ir reizi 3 gados, pacientiem, kurām nav naudiņas, viņām reizi 3 gados ir pavelti onkocitoloģiskā izstriepe, ginekologa apmeklējums un ginekologa konsultācija. Tas ir ļoti daudz. Pareizi ņemta onkocitoloģiskā izstriepe pacienti paglābs no ārkārtīgi lielām problēmām. Tas jau ir tas minimums, kas ir nepieciešams jebkurai sievietei. Es varu, protams, runāt par kontracepcijas nepieciešamību, par krūšu pārbaudi obligāti, par mamogrāfijām pēc 45 gadu vecumu, bet parunājam par to pašu minimumu, kas ir pavelti. Reizi 3 gados apmeklēt ginekologu atbilstoši vēstulei onkocitoloģiju. Ideāli ir to darīt reizi gadā un nepieciešamības gadījumā arī sonogrāfiju. Plānot grūtniecības. Galu galā dzīvot veselīgi, vai ne? Cik mums tas ir iespējams. Jā, protams.
Mīļās sievietes, vēlos vēl vērst uzmanību uz to, ka nākamais mēnesis ir oktobris, un oktobris ir krūts veselības mēnesis. Tāpēc atcerieties, vismaz šajā mēnesī apmeklēt savu ārstu un pārbaudīties, lai sirds mierīgi, ka viss ir kārtībā. Mīļās dāmas, kas sasniegušas jau 45 gadu vecumu, rūpējoties par savu veselību, dzīvojiet veselīgi un veiciet ārsta rekomendētās pārbaudes, arī attiecībā uz kaulu veselību. Osteoporoze tā ir vairāk sieviešu problēma un īpaši sievietēm menopauzē. Ja? Tā kā sievietei pēc 50 gadiem jau būtu par šo problēmu jādomā. Protams, jāņem vērā arī tas, ka osteoporozes riska faktori var būt dažādas vielmaiņas saslimšanas, vairogdziedzera problēmas, virsnieru darbības problēmas. Un šādās situācijās jau par šo slimību ir jādomā arī gados jaunām sievietēm. Sievietēm pēc 50 gadiem būtu vēlams veikt kaulu blīvumu pārbaudi, osteodensitometriju, veikt analīzes, pārbaudīt kalcija līmeni, D vitamīna līmeni. Tāpat būtu svarīgi lietot pareizu uzturu, uzturu, kas satur daudz kalcija, tas nozīmē piena produktus, dārzeņus, zaļumus. Tāpat tās arī sekot līdzi D vitamīna lietošanai, jo jāatcerās, ka tas ir vitamīns, kur mēs neuzņemam ar uzturu. Nākamā lieta ir būt fiziski aktīviem, jo mēs vairāk savus kaulus un locītavas noslogosim, jo viņi arī būs spēcīgāki un izturīgāki. Tātad, kā jau doktere minēja, viens no aspektiem ir būt fiziski aktīviem. Tādēļ šeit talkā var nākt fizioterapeita ieteiktie ikdienā veicamie vingrinājumi. Visefektīvākie ir tie vingrojumi, kad kauli un muskuļi darbojas pret gravitāti. Ideāli ir piemērot tādas fiziskās aktivitātes, kā piemēram soļošana, atrastaigāšana. Tad otrais ir spēka vingrojumi. Veicot šos vingrojumus vēl izmantojot dažādus smagumus, piemēram, hantelis vai arī pretestību, piemēram, gumijas, stiepjošas lentes. Uzlabojas ne tikai muskuļu spēks, bet arī kauli paliek stiprāki. Šiem osteoporozes pacientiem ir liels kritienu risks. Tāpēc mums ir jātrenē arī līdzsvars un koordinācija, lai tomēr to risku samazinātu. Un, protams, vēl ļoti svarīgi ir vingrojumi stājas uzlabošanā, jo šiem cilvēkiem mainās stāja arī. Un tā saucamie funkcionālie vingrojumi, kas palīdz cilvēkam ikdienā uzlabot savas ikdienas aktivitātes. Piemēram, ja cilvēkam ir grūti kāpt pa kāpnēm vai viņam ir grūti piecelties no krēsla, tad šī aktivitāte pārvēršas par vingrojumu, ko mēs trenējam katru dienu. Un ideāli tā programma būtu vingrot katru dienu pa pusstundu, 2-3 reizes nedēļā ir spēka vingrojumi un arī līdzsvara un koordinācijas vingrojumi. Bet vislabāk būtu pirms sākt jebkādas sporta aktivitātes, fiziskas aktivitātes, ir jākonsultējas ar ārstu vai fizioterapeitu. Un visu rezumējot vēl nobeigumā, doktori, kas būtu tas, ko jūs vēlētos ieteikt ikvienai Latvijas sievietei? Ikviena Latvijas sieviete. Es vispār gribētu nodēvēt par dāmu un gribētu teikt mīļās dāmas. Es jums novēlu savā mūžā sastapt savu vienīgo mīļoto kungu un arī labu un saprotošu ginekologu. Un tas atrisinās pilnīgi visas jūsu problēmas, un tam jūs varat ticēt. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Ceru, ka devām jums daudz labu padomu. Taču, ja arī tev ir savs jautājums, ko vēlies uzdot mums, tad droši raksti uz norādīto adresi, un tad jau tiksimies varbūt arī klātienē. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.